centos kopā ar visu savu projektēšanas komandu radīt maksimāli humānu vidi, ļoti sterilā darba vidē, kas ir tīrtelpu darbs. Faktiski šī ir ražošanas ēka, kas parasti visiem asociējās ar angāriem. Te bija stāsts par noliktavu, no kuras palika tikai karkas. Un viena no tās noliktavas raksturīgajām zīmēm bija tāda rampa zigzagā. Un man tas zigzags, tā dinamiskā forma, man likās, tā man jāsaglabā. Tas ir tāds siluets un vienlaiks tā ir forma, kas mūs ievada iekšā uzņēmumā, kas strādā ar optisko šķiedru, ar gaismas pārvedi, tāpēc arī ir ļoti daudz stikla izmantots. Cilvēks viņā strādā ļoti koncentrētu darbu daudzām stundām, ja, tā kā speciālā režīmā. Un mana vēlme bija humanizēt to viņu darba telpu. Šī konkrētā ražošana notiek tīrtelpās. Tagad vajag labi, ka cilvēciņš kā reiz ir slūžājis, drīkst nospiest. Viņš aizlaidās. Slūžas ir tā robežā starp koptelpām un tīrtelpu, to ļoti specifisko vidi. Un šeit arī ļoti labi var redzēt to pamatdomu, ka ir likti krāsu vitamīni un vienlaikus saglabāts caurspīdīgums, jo gribējās, ka visur iet cauri gaismā, nav noslēgtas telpas. Un vienlaikus, lai nebūtu tikai baltais, tad mēs iemarķējam ar zaļo, ka tagad mēs ieejam nākamajā zonā. Jā, man katrā projektā ir svarīgi tieši, es veidoju to vidi, to iekštelpu, ārtelpu, veidoju cilvēkam. Man ir svarīgi, kā šī gadījumā darbinieki jūtās humāni, esot pat ļoti mākslīgā vidē, kā viņi var kaut kādus pieskaras punktus dabūt ārā skatam, sajūtai vai ārā ir diena vai nakts un tā tālāk. Meitenes, kas ienāk šeit strādāt, viņas 6 stundas var neiet ārā. Un man bija ļoti svarīgi pirmkārt acu kontakts, ka viņas redz nākamo pakotavu un redz tos cilvēkus, kas šeit staigā. Un otrkārt, ka viņām laika pa laikam pie tā ļoti koncentrētā darba zem laminārās plūsmas ir iespēja paskatīties ārā un ieraudzīt zaļumus. Šķiedra optika vispār Līvānos attīstījās jau 80. gadu sākumā. Pats esmu vairāk kā 40 gadus šajā biznesā. Kaut kur šeit varētu būt tā vieta. Viss skaisti. Lightguide ir viens no vadošajiem Latvijas high-tech kompānijām. Mūsu biznesa aizsākās tieši šajā ēkā. Pirms tam viņi bija veca padomju laika kantora ēka. Veicot šādas rekonstrukcijas un radot tik brīnišķīgas telpas, mēs arī veicinām savu biznesu.